Esiet sveicināti skatītāji. Grāmatas bērniem, grāmatas jauniešiem, vecākiem, dzīves pieredzējušiem, tie, kur gaida mīlestību, grāmatas ar fotoattēliem, grāmatas ar attēliem un bez-tiem. Visas atrodās šeit grāmatu svētkos Ķīpselas izstāžu zālē. Un šeit pa vidu mēs redzam arī apgādes zvaigzne ABC stendu. Kā tad bez tā? Šis raidījums un šie svētki pie jums būs 2 nedēļas pēc tam, kad tie būs beigušies, bet katru reizi stāstot par kādu jaunu grāmatu, mēs gribam tā kā nedaudz pastiept šo svētku sajūtu garāku, jo kas ilgi nāk, ticiet man, labi nāk. Un šoreiz īpašu uzmanību mēs vērsīsim Dācis Judinas jaunajam romānam Mēnesis pie jūras. Izmeklē Anna Elizabete. Šoreiz es pievēršu šim romānam īpašu uzmanību, jo esmu, tā teikt, apguvis dažādas detektīvu prasmes, lai kopā ar Annu Elizabeti dotos iekšā kriminālajā pasaulē un atklātu dažādus notikumus. Mans pirmais uzdevums, ko veicu kā detektīvs, ir norisinājies veiksmīgi. Esmu atradis grāmatas autori Daci Judinu. Un jautājums, Dacī, tev. Kāda ir tā vieta un kur risinās notikumi jaunajā romānā Mēnesis pie jūras? Jaunā romāna notikumi risinās izdomātā vietā, bet pie mūsu dižjūras, Baltijas jūras, Kaiciemā, nejaukt ar to Kaiciemu, kas ir Limbažu pusē, tātad Kaiciems pie dižjūras ar visu karti. Tu teici, ka izdomātā vietā, bet vai reāli būs notikumi, vai arī notikumi ir izdomāti? Jo lasot tavus romānus, šķiet, ka tā tiešām ir bijis. Zini, kā ir dzīvē, viss notiek, salasās pa epizodītēm, un tad izveidojās stāsts. Notikumi, daļa notikumi ir reāli bijuši, varbūt ne Rīgā, varbūt ne Limbažos, varbūt ne Ventspilī, bet kaut kur. Un tad mēs to visu saliekam, un mums sanāk. Es esmu dzirdējis no tevis frāzi, ja viņš ir pelnījis, viņš tiek nomušīts. Cik nomušītie būs šajā romānā? Tu gribi statistiku un dzīvesvaru? Es domāju, ka skatītājiem intrigā un lasītājiem noteikti gribētu zināt, lai viņi var sākt skaitīt no pirmās lapas puses. Labi. 4 ir notiek romāna darbības laikā, un vēl kaut kāds bariņš ir noticis pirms 100 gadiem. Tā kā ir. Vai man kā lasītājiem šajā gadījumā kā detektīvam būs droši atrasties šajā notikuma virpulī? Zini, notikuma virpulī atrasties, kamēr tur ir Anna ar majoru un ar draugiem ir kārtībā. Bet ja man būtu uz to viesnīcu pašai jābrauc, es nebrauktu. Ko tu minēji šos personāžus un galvenos varoņus, vai tie ir arī šajā romānā? Jā, šajā romānā turpina būt Anna Elizabete, turpina būt Zane, atbrauc ģenerālis, ir majors Miks Kaķītis, ir Ģirds Melderis, ir Kārlis, ir suns Grāfs un viss ir kārtībā. Vienīgais, kas nav Kārļa vecmāmiņa, viņa ir palikusi mežā, jo sargāt māju. Tas ir man tev jautājums tāds. Saki, kādēļ slepkavības vienmēr notiek tur, kur ir Anna Elizabete? Man kādreiz viens cilvēks ļoti gudrs teica tā. Ir cilvēki, kuri piesaista notikumus. Man šķiet, ka ar Annu ir tieši tā. Piemēram, kāpēc mūsu visu labi pazīstamā Misa Mārkla aizbrauc pie savas draudzenes uz Londonu, gatavs draudzenes tur kaut kas ir pagalām, aizbrauc uz paviesoties uz kaut kādu viesnīcu, gatavs atkal puse ļaužu pagalām. Anna jau arī. Anna ir tāds cilvēks, kurš māk uztaustīt vājās vietas. Savulaik mans vecais redaktors, kad es strādāju likuma vārdā, viņš par mani teica, viņš teica, tu esi pretnis, ja kāds teiks balts, tad tu uzreiz atradīsi vienīgo melno punktu un pateiksi, bet šeit ir melns, un, respektīvi, meklēt kritiskās vietas. Droši vien Annai piemīt šī pat īpašība. Izprovocēt notikumus. Tad, kad Dācis Judina ieradās Ventspilī, lai pabeigtu romānu, visa kriminālā pasaule no Ventspiles izbrauca. Vai, Andrīti? Tagad mēs dodamies atvērt šo grāmatu. Dižjūras krastā nikni plosījās un gaudoja vējš. Likās tur kliedz ilgās ziemas nogurdinātā vētras dvēsele. Klusi nočīkstēja kāda kabineta smagās durvis un lielo gaismu neiededzot, tumšs stāvs aiztaustījās līdz rakstām galdam.
Melnos ādas cimdos tērptas rokas atdarīja atvilkni un izņēma no tās dzeltenbrūnu aploksni. Tad ieslēdza portatīvo datoru. Tā mirguļojošajā gaismā noslēpumainais atnācējs izvilka no aploksnes noskrandušu, iespējams ļoti senu dokumentu. Atvēris datorā teksta programmu, ekrānā baltā laukuma vidū viņš uzrakstīja: Slepkavības nebeidzas 1901., 1919., 2001., 2009. Kurš nākamais? Par Daci runājot un vispār par detektīvu žanru, tas patiesi ir uzplaucis ļoti un sazēlis arī latviešu detektīvu romāna Lauciņš ir sazēlis. Un šajā sazēlušajā detektīvu romāna laukā, manuprāt, ka ir viena ļoti skaista puķa magone, un tā ir Dace, no kura ir gan skaista un koša, un no kuras arī rodas atkarība. Un vēl es kā redaktore gribētu teikt, ka Dace strādā ļoti precīzi. Viņa ir māksliniece visās tajās izpausmēs, bet tai pašā laikā arī ļoti konkrēta. Un tad, kad lasa Daces darbus, tad patiešām ir šī sajūta, ka tu visu jūti, baudi, smaržo, viss ir acīm redzams. Un tad, kad Dacīte raksta šeit aizmugurē grāmatas 4. vākam, ka viņu interesē teātris, mūzika, autobraukšana, kriminālistika, datori, dzimtas, radu rakstu pētījumi, ainavu arhitektūra un dizains. Es domāju, ka tas viss patiesi ir caur viņu patiešo nonāk viņas romānos, grāmatu lapusēs. Un, piemēram, lasot Mēnesis pie jūras, man bija tāda sajūta, ka Dace ir nevis noskatījuši šos interjerus kaut kur dabā esošus, bet man liekas, ka viņa ar lielu baudu iekārtoja šo spā viesnīcu, tā kā viņa to savām acīm redz, kā viņai vajadzētu izskatīties. Man patīk, piemēram, ja mēs palasām, es ar lielu prieku vienmēr piesaku, mums ir majors Kāķītis, ģenerāls, bas, eksperts, Dambergs, datorģēnijs, Kārlis, dāmu mīlis, aktieris, Ģirds Mil, ideāla kompānija te ir. Kompānija. Redzi, sabiedrības mikromodelis, dažādi vecumi, dažādas profesijas, dažādas, sociālās pozīcijas, un viņi visi iekuļās vienās ziepēs, un viņiem visiem nāks kooperēties, lai tiktu laukā. Kas vēl var būt labāks? Annas ētiskās dabas prātojumus pārtrauca skaļš kliedziens, kas atskanēja no viesnīcas puses. Viņa palaida vaļā suni un uzsauca: Meklē, meklē! Un grāvs aizjoņoja, un arī viņa skriešus metās turp, teju nolauzdama kurpju papēžus. Uz terases neviena nebija, toties gaitenī, kas gar virtuvi veda uz pārējām viesnīcas telpām, drūzmējās gandrīz visi vakariņu dalībnieki. Trūka tikai Alīdas. Viņa atradās virtuvē uz grīdas, bezsamaņā, nokritusi neveiklā pozā. Līdzās nervozi mīņājās 3 staltie oficianti. Anna paskatījās un sastinga šausmās. Uz milzīgās, greznās jubilejas tortes bija uztupināta kaija, beigta, liela, balta, lidojumam izplestiem spārniem. Acīm redzami sasalusi akmenī, tāpat kā torte. Pasaule ir raiba, un tāda arī vienmēr bijusi. Un vienmēr bijis aktuāls jautājums, kā to labāk bērniem iemācīt saprast, kā bērniem to iepazīt. Tāpēc ir liels prieks, ka apgādes zvaigznā ABC izdotais komplekta izdevums Raibā pasaule 6 gadi pagājušajā gadā saņēmis sudraba balvu konkursā par labāko Eiropas mācību grāmatu. Tā ir atzīta par 2. labāko komplektu pirmsskolas izdevuma kategorijā. Bērniem prieks par daudzveidīgo materiālu, un pedagogi to var variēt, pielāgot bērniem ar dažādu attīstības līmeni. Tas ir interesants mācīšanās koncepts gan lasīšanai, rakstīšanai, matemātikai un rokdarbiem. Un tagad, mīļie dzīvības skatītāji, es jums pastāstīšu par pašām jaunākajām grāmatām, kuras arī šeit Ķipsalā mēs rādām saviem lasītājiem. Es ņemu rokās šo būtībā grāmatu par spiegiem, par spiegošanu. Grāmatas autors Edvards Lukas, publicists, politisko
kustību aktīvists, The Economist izdevuma galvenais redaktors, visu mūžu ir interesējies par divām lietām – par izlūkošanu, tas ir par spiegošanu, un par Austrumeiropu. Grāmata īpaši interesanta šobrīd, kad ir šie dramatiskie notikumi Ukrainā. Kā tas, kas notiek aiz mūsu robežām austrumu pusē, var ietekmēt visu rietumu pasaules dzīvi un kā darbojas īpašie slepenie dienesti. Grāmata, kas varētu būt interesanta jaunajiem lasītājiem un kur ir uzrakstījusi komunikācijas zinātņu maģistre Iluta Lotņikova, ir par kādu 17-gadīgu jaunieti, kura uzvedība ir tik slikta, ka vecāki kā vienīgo risinājumu redz pārcelties ar viņu dzīvot uz kādas salas. Bet šai salai ir noslēpums. Gribu teikt, ka šī grāmata ir iegūs veicināšanas balvu konkursā, bērnu un jaunatnes oriģināla literatūras konkursā, ko Zvaigzne ABC rīko regulāri. Un vēl grāmata pusauģiem. Varētu teikt tiem, kam nepatīk lasīt, jo grāmatā taču teksta ir ļoti maz. Toties ilustrācijas runā pašas par sevi un piesaista uzmanību. Bet Grega dienas grāmatas, nu reiz ir tās grāmatas, kuras visus tos, kuriem nav paticis rakstīt, ir ievilkušas grāmatu pasaulē un nelaiž vaļā. Un bērni, puiši, slinkie lasītāji, visi sāk lasīt. Nu, tā tad jauna Grega dienas grāmata, kurā Gregs ir bez drauga un lūkojas pēc jaunas draudzības. Man īpaši ir patikusi šī grāmata. Tīģermātes cīņas himna Emija Čo. Tātad ķīniete pēc izcelsmes precējusies ar ebreju. Ģimene, kas dzīvo Amerikā, un viņu divas meitas. Pedagoģija, kura balstās uz disciplīnu, uz prasīgumu, uz ļoti augstām prasībām pret savu bērnu. Nu, piemēram, ja bērns kādā konkursā ir palicis otrais, tad Ķīnā par to vecāki nepriecājas. Viņi saka, kāpēc tu neesi pirmais. Un lūk, Emija Čo māca savas meitas uzvarēt. Emija meitām māca spēlēt muzikas instrumentus. Un tā, kura spēlē violi, viņai tiek izvirzīta prasība, kas mums latviešiem ir interesanti. Nu, nevar būt tā, ka visos konkursos uzvar latviešu un horvātu violas spēlētāji. Ir jāuzvar Emijas Čo meitai. Un Ošo. Reliģiski nepareiza mistiķa autobiogrāfija. Ošo pats nekad nav rakstījis savu autobiogrāfiju. Ošo vispār nav aizrāvies ar rakstīšanu, viņš ir runājis, bet viņa runas ir apkopotas un tās pilnībā var izlasīt arī interneta mājaslapā. Vairāk nekā 35 gadus ir krājušās Ošo runas, un grāmatas autoru galvenais uzdevums ir bijis apkopot tās runas, kur viņš stāsta par savu dzīvi. Vairāk kā 3 gadus šīs grāmatas veidotāji ir strādājuši, lai pastāstītu par Ošo dzīvi, bet pats Ošo saka, viņš neaicina mūs mācīties no savas dzīves. Viņš mūs aicina mācīties tikai to un tik tālu, cik tālu tas mums pašiem ir jēgpilni un palīdz mums iepazīt sevi vairāk. Tātad iepazīt pašiem sevi caur Ošo autobiogrāfiju. Un 2 grāmatiņas pavisam maziem bērniņiem. Pavasaris un vasara. Kurmītis no rīta pamostās pēc ziemas, kaut kas viņam pil uz deguna. Ir sācies pavasaris, bet pavisam tuvu jau ir arī vasara. Un tad brīnišķīgajā pļavā, kurā ir tik daudz ziedu, ir parādījušies kāpuri, kuri šo pļavu var nopostīt. Un ko dara kurmītis, lai glābtu ziedus, lai glābtu visu vasaras krāšņumu? Par krāšņumu un ziedu krāšņumu droši vien var runāt arī ja tiek atšķirta šī grāmata 75 tamborēti ziedu motīvi. Gan kvadrātiņi, gan trīsstūrīši, gan rombiņi, gan vispār tādas figūriņas, kas atgādina margrietiņas ziedu. To visu var iemācīties no šīs jaukās grāmatas, un tad var pagatavot gan spilvenus, gan vestes, gan segas, gan somas. Nu, ļauties mākslas burvībai. Bet vēl man ir šeit
2 nopietnas grāmatas, Valentīnas Skuiņas, latviešu valoda lietišķajos rakstos. Kādu laiciņu mūsu pircēji nāca un meklēja, kur bija tie paraugi, kā rakstīt iesniegumu, kā rakstīt sūdzību, kā vispār pareizi veidot tekstu, kā tos rakstu darbus pareizi noformēt. Un Valentīna Skuiņa iepriekšējo izdevumu ir kardināli pārstrādājusi, un tas atkal tiek nodots mūsu lasītājiem un palīdzēs gan studentiem, gan valsts iestādēs strādājošiem kopt skaistu, labu rakstu valodu. Bet vēl grāmata, kuru gribas no sirds ieteikt tiem, kuri savās ģimenēs saskars ar atkarības problēmu. Atkarība no alkohola, no narkotikām, no azartspēlēm. Anotācijā gan ir teikts, ka atkarība var būt arī no ēšanas, no seksa, no iepirkšanās, no darba. Man gan jāsaka, ka grāmata tomēr runā par manis pieminētajām pirmajām atkarībām. Un grāmata ir vērtīga tāpēc, ka autors ir speciālists psihiatrijā. Ārstējis arī ar hipnozi. Tātad Ābrahams Tverskis ļauj mums saprast, kas ir atkarība un kā tā maina domāšanu. Un interesanti ir tas, ka jau pašā grāmatas sākumā autors saka tā, kā tas ir deformēta, tas ir izmainīta domāšana, rada atkarību, jeb atkarība ir tā, kas maina mūsu domāšanu. Kā tajā orientēties, kā to atpazīt? Turklāt viņš tās domāšanas izmaiņas, kas rodas no atkarības, salīdzina ar domāšanas izmaiņām, kas rodas no šizofrēnijas. Un tās pazīmes ir diezgan līdzīgas. Atšķirība ir tikai tajā, ka šizofrēniskā domāšana ir uzkrītoša absurda, bet atkarīgo cilvēku domāšanai piemīt virspusēja loģika, kas var būt vilinoša un maldinoša. Jāsaka, šie atkarīgie cilvēki ir arī ļoti aktīvi, un mēs viņus ļoti bieži redzam arī publiskajā telpā. Tātad it kā virspusēja loģika, bet būtībā, pēc būtības tā ir maldinoša. Grāmata interesanta, laba, noderīga. Es domāju, par to arī priecāsies tie cilvēki, kas profesionāli saskarās ar atkarības problēmām. Bet nobeigumā man tāds pavisam saldais kumosiņš. Un tā ir Grēma Simpsona grāmata Projekts Rozija. Autors Grēms Simpsons ir dzimis Jaunzēlandē, dzīvo Austrālijā, un viņš ir arī informātikas grāmatu autors. Raksta lūgas, tātad literārs cilvēks. Un šī grāmata ir par kādu ģenētikas profesoru, Donu, kurš ārkārtīgi rūpīgi apsver, kādu sievu viņš vēlētos. Viņam ir projekts sieva. Uz 16 lapas pusēm viņš saraksta visas prasības, kādām būtu jāatbilst šai sievietei, kas varētu kļūt par viņa sievu. Romānā ir vēl kāda būtne, un tā ir Rozija, kura savukārt meklē savu tēvu, un viņai ir vajadzīgs ģenētikas speciālista padoms. Viņa būtībā atbilst visām projekta sieva prasībām, un viņa sastopas ar šo ģenētikas profesoru. Grāmata, dzirkstīga grāmata, ļoti jauka un saņēmusi arī literārās balvas, būtībā zināma sensācija, jo šī ir informātikas speciālista pirmā grāmata, kura jau ir pārtulkota 30 valodās, tātad Projekts Rozija. Lasām grāmatas visdažādākajām gaumēm, vēlmēm un dvēseles noskaņojumiem. Šajā Ķīpseles grāmatu izstādē mēs esam safilmējuši tik daudz sižetu par tik daudzām grāmatām, ka vēl arī nākamajos raidījumos atgriezīsimies pie notikumiem šeit. Bet tagad ilgi gaidītais ekspresa konkurss. Un ekspresa konkursa jautājums ir šāds. Nosauciet visus Daces Judinas detektīvu romānus, ko ir izdevusi apgādes Zvaigzne ABC. Zvaniet mums 5 minūtes pēc šī raidījuma pa tālruni 25 418 418, un tas, kurš pirmais pareizi atbildēs, iegūs savā īpašumā šo te jauno Daces Judinas detektīvu romānu Mēnesis pie jūras. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies jau pēc nedēļas nākamajā grāmatu ceturtdienā, kad mēs aizvien būsim šeit pat Izstāžu zālē Ķīpsela lielajos grāmatu svētkos.